Forša izlūkos, pilnīgs Bardags bēniņos! Abrakavertekā! Labrīt, 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 mīļie draugi! Atvainojiet, šī sērija nebūs domāta jums. Šis raidījums būs domāts pieaugušajiem. Ja grib, lai skatās. Jākabs saka, ja gribat, skatāties, bet noteikti pasauciet savus vecākus. Pieaugušie. Būsiet gatavi? Pagaid, man vēl jāsakārto mati. Jā, šķīpsnes. Arī jāpielabo. Tā, sākam. Sākam. Labrīt! Mūsu ziņu raidījumu vēlamies sākt ar satraucošām ziņām no visas Latvijas. Vairākās pilsētās novērots, ka pieaugušie rotaļājas ar mūsu mantām. Sāksim ar sižetu no Lucaursavas. Nākamo video mums iesūtīs skatītājs no Rēzeknes. Mamma, ko tu tur dari? Krāsoju. Un šis video atceļojas no Glūdas pagasta. Kad es aizgāju gulēt, bija šādi, bet kad es pamodos, bija šādi. Kurš to izdarīja? Kā jums šķiet? Vai tiešām pieaugušie paslapus ir sākuši rotaļāties ar mūsu mantām? To dosies noskaidrot Bardags bēniņos ziņu komanda. Cienījamie skatītāji, es atrodos bēniņos. Un ne jau savos bēniņos. Es atrodos Lego bēniņos. Paskatieties, milzu kosmoskuģis, te ir helikopters, roboti, pārdabiskas būtnes, dažādi auto vai autoveidīgas lidmašīnas, laivas, pirātu kuģi, policijas iecirknis. Te viss ir sakārtots. Visam ir sava vietiņa, katrai detaļai savs plauktiņš. Nekāds Bardags, draugi. Es pat nezinu, vai es te drīkstu atrasties. Labāk došos lejā. Mans kolēģis Jākabs jau ir tur. Puiši, cik jums ir gadu? Man ir 35. Man ir 39. Man ir 30. Mēs visi esam pieaugušie. Un jūs spēlēties? Mēs darbojamies. Konstruējam. Ar ko konstruēšana atšķirās no spēlēšanās? Konstruējot, ir konkrēts mērķis, ko tu gribi uztaisīt. Kamēr spēlējoties, tu pa vidam arī kaut ko bišķi kādas skaņas izdevas, kaut kāda cilvēciņa saskrienās kopā, kaut kas izkaujās savā starpā, vai tieši otrādāk izklaidējās, vai kāda mašīna aizbrauc kopā. Tā jau būs spēlēšanās. Konstruēšana tāda ir nedaudz nopietnāka. Un kas ir pati foršākā lieta, ko katrs no jums ir uzbūvējis? Ik pa laikam Lego kopā ar sadarbības partneriem veido konkursus. Un viņiem bija uzdevums dots tāds, ir mēnesis laika, un tev ir jāizdomā un jāuzbūvē nākotnes smagā automašīna. Un tev veicās vislabāk? Tieši tā. Mana vīzija žūrijai patika vislabāk. Un šī te mašīna, šis te modelis, vinnēja pasaules Lego konkursā 1. vietu. Priekš manīm tas būs no zvaigžņu kariem konkrēts viens modelis, Ghosts, un būtībā šis te modelis man tapa praktiski 5 gadus. Tad arī bija atlase, un es šo atlasi izturēju, un arī beigās man šis te modelis ir iekļauts grāmatā, kas šogad tika izlaista. Un tad mans modelis dala vienu grāmatas atvērumu ar vienu no maniem pašiem tādiem favorītu būvētājiem, un tad man tāds pašam lepnums par to ir. Cik jūs daudz esat pieaugušie, kas konstruē? Mēs esam apmēram 25, bet pasaulē tādu Lego fanu ir ļoti daudz. Jūs satikaties savā starpā? Jā, mēs satiekamies. Mums ir arī sava noliktava. Tajā noliktavā mēs kopā būvējam šobrīd viduslaiku pili, ko mēs arī esam atraduši gabaliņu parādīt. Tas vēl nav pabeigts projekts.
kā ir foršāk būvēt vienam pašam vai ar citiem kopā. Bet tas ir ļoti atkarīgs no tā, ko tu vēlies uzbūvēt. Ja tu taisi mašīnu, tad droši vien vieglāk ir pašam. Var tikai kādam draugam paprasīt padomu, ja kaut kas nesanāk. Bet, ja tu gribi uzbūvēt kaut ko ļoti lielu un grandiozu, tad jo vairāk būvētāju, jo labāk. Bet nav arī tā, ka es tikai būvētu Lego. Es arī strādāju citur. Tā ir. Es esmu medicīnas inženieris. Tad būvēju visādi doktora aparātus. Būvēts varbūt nē, citreiz vajag saremontēt kādu, kurš ir salūzis. Es esmu vadītājs apdrošināšanas firmām. Mēs palīdzam cilvēkiem nopirkt apdrošināšanu. Es esmu vakuma iekārtu inženieris. Es strādāju pie tādām lietiņām, lai mēs nākotnē tiktu pie jaunām tehnoloģijām. Tev Lego palīdz izdomāt kaut ko darbam? Tieši tā. Man kādreiz kaut kas nesanāk, un tad es uztaisu mazu maketiņu, mazu modelīti savai problēmiņai un atrodu risinājumu. Un ko jums mājās saka pārējie, ka jūs tik daudz būvējat Lego? Mana sieva ir atbalstoša. Viņa pat arī kādreiz uzbūvēja kādu komplektu. Mana sieva krāja minifigūriņas. Un man ir reku jauns palīgs, un tagad man ir ar ko kopā būvēties. Forši, ka teici visu laiku Lego taisa. Vai ne? Ir ar ko spēlēties. Cienījamie skatītāji, nu pat mēs redzējām, kā pieaugušie cilvēki būvē Lego. Bet tagad mēs sazināsimies ar mūsu kolēģi Amandu, kura pastāstīs, kas notiek autojomā. Amanda? Sveiks, Jākab! Es esmu biķenieku trasē ar Dianu un Jāni. Kas šeit notiek? Šeit šobrīd notiek sacensības klasē Production 1/32. Un šobrīd notiek tieši kvalifikācija, un pēc brīža būs arī pašas sacensības. Viņi sacentīsies, kurš ir labākais. Vai tas nozīmē, ka pieaugušie cilvēki brauc ar rotaļmašīnām? Pieaugušie brauc ar visādām mašīnām, ar īstām mašīnām, ar rotaļmašīnām. Un kāpēc jums patīk to darīt? Jo tas ir kaut kas interesants. Jākustina pirkstiņas, kustās arī smadzeņu šūnas. Ir jādomā visam līdzi. Vai jūs spēlēties ar mašīnītēm? Es nodarbojos ar šo sporta veidu. Tas ir sporta veids? Jā, tehniskais sporta veids. Notiek sacensības, tādas sporta veids. Vai tādas sacensības tikai notiek Latvijā vai citur? Tādas sacensības notiek visā Eiropā. Mums, pieņemsim, ir mūsu Baltijas čempionāts, ko mēs braucam veselu gadu. Un vēl ir pasaules čempionāts, kurā gan es, gan Diana šogad piedalījāmies Itālijā. Latvija ir vairāk pasaules čempioni, tā ka mums ir labs līmenis. Mēs esam konkurētspējīgi pasaulē. Vai šo var saukt par spēlēšanos, vai tomēr tas ir kaut kas nopietnāks? Kā kurā? Man šis ir nopietni. Tas ir nopietni. Kā tu to sauc? Šis bija man hobijs līdz 21 gadu vecumam. Tad jau tas man kļuva par darbu. Es tagad esmu arī skolotājs. Nācu bērniem, kā šīs mašīnas taisīt un ar viņām braukt. Tu spēlējies ar mašīnītēm, māci citiem spēlēties? Jā, un par to maksā. Un par to maksā. Draugi, brīnišķīga profesija, man liekas. Kā tās mašīnītes kustās uz priekšu? Katrā mašīnītē iemontēts elektromotors, speciālā trase ir ar spriegumu, ar vadības pultu mainošo spriegumu, motors maina apgriezienus, līdzīgi kā ielas elektroauto. Jūs paši tās mašīnas būvējat? Jā, mēs būvējam paši. Vai tu vari parādīt man kādu mašīnīti tuvumā? Šī ir, ko es šodien plānoju. No kā sastāv mašīna? Sacensībās. Viņai ir ratiņi, zobratiņi, kontaktsurciņas un motoriņš ir pats galvenais, kas šo visu. Tas arī bīda mašīnu uz priekšu? Jā. Kādam jābūt labam sacīkšu braucējam? Labam sacīkšu braucējam ir jābūt ļoti labam inženierim. Viņam jāprot uztaisīt šitā te mašīna. Viņam jābūt ļoti labai nervu sistēmai, lai viņš netrakot sacensībās. Labai reakcijai jābūt, lai viņš šito te varētu izvadīt tā, lai viņš nekrīt ārā. Un vispār viņam jābūt foršam cilvēkam. Es ar niebruņotu aci esmu saskatījis kādu netik pieaugušu sacensību dalībnieku. Gata, cik tev ir gadi? Tūlīt būs 12. Un cik gadus tu jau nodarbojies ar šo sportu? Jau 4 gadus. Vai tu uzskati sevi par pienācīgu konkurentu pieaugušajiem? Pa vidu tas vairāk man pieredzēt, kā trenēties. Un ko jūs darat parastajā dzīvē? Parastajā dzīvē es mācu bērniem taisīt šādus modeļus. Es iemācīju arī Dianai. Diana ar pusskolotāju un arī mācīju. Šajās sacensībās ļoti daudz skolotāju. Jānis man blakus, tad ir vēl 3 pie trases. Kāds ir inženieris, kāds ir medicīnā darboja, tieslietu sistēmā. Mums ļoti liela spektra pārstāv šeit.
Un visi, kas brauc ar šiem modelīšiem, visiem ir augstākā izglītība. Gati, saki, vai tu saproti, ka pieaugušie spēlējas ar mašīnītēm? Tehniski viņi nespēlēs, bet tas sports vairāk. Tas ir vairāk sports, tā nav spēlēšanās. Jā. Paldies, Gati. Novēlu tev veiksmi sacensībās. Paldies. Atgriežamies studijā. Tētuks visu cauru dienu ar dinozauru vienu. Kopā abi iet pat skūties dīvānā pie ziņām gulties. Ko? Gulties pie ziņām! Tēti šūpu zirgā trako. Mamma lelēm nāgus lako. Bērniem laikus gulēt, jāiet tētis uz zirgiem. Jāiet. Jāiet. Mazs krāsens vienradzis, mammai laiku nozadzis. Ar zupas kausu padusē, sēž mammas apulcē. Mazs krāsens vienradzis, mammai laiku nozadzis. Ar zupas kausu padusē, sēž mammas apulcē. Tētuks visu cauru dienu ar dinozauru vienu. Ko? Kopā abi iet pat skūties dīvānā pie ziņām gulties. Tēti šūpuļ zirgā trako. Mamma lelēm nāgus lako. Bērniem laikus gulēt, jāiet tētis uz zirgiem. Jāiet. Mazs krāsens vienradzis, mammai laiku nozadzis. Ar zupas kausu padusē, sēž mammas apulcē. Mazs krāsens vienradzis, mammai laiku nozadzis. Ar zupas kausu padusē, sēž mammas apulcē. Mazs krāsens vienradzis, mammai laiku nozadzis. Ar zupas kausu padusē, sēž mammas apulcē. Mazs krāsens vienradzis, mammai laiku nozadzis. Ar zupas kausu padusē, sēž mammas apulcē. Mazs krāsens vienradzis. Kur tu esi, Barda? Raidījums visiem mums Bardags bērniņos. LTV1 Nelson bērnistabā.